Nu, pats trakākais laikam ir, kad beidzās elektrība, pavisam beidzās elektrība, manuprāt, festivālā, un tu turpini dziedāt sanākušajiem vienkārši tā, bez mikrofona, pa taisno. Man ir tāda pieredze bijusi. Un es domāju, es nezinu, man liekas, ka tas viss piestāv dzīvai uzstāšanai, jo viss ir neparedzams, viss notiek tagad, reālā laikā. Un varbūt tas pat ir skaisti, ka, jā, nu, ka tu nekad neesi gatavs, jo tu neesi informēts par visu, kas tevi sagaida. Bet jā, nu, ja tu jūties ieradies festivālā, tad itin nekas tevi nepārsteidz, manuprāt. Man vienreiz bija pozitīvs pirms, tad, kad vēl bija Salacgrīvā. Es tieši kādu pusminūti pirms kāpšanas skatuves iegāju tajā Toyotajā, un man iekrita tas austiņu vats podā. Tas ir negaidīti. Un kā tik ar to galā? Spēlēju bez austiņām, man liekas. Tā es tiku ar to galā. Bija mazliet sūdīga skaņa.